un tā ritināsim atmiņu kamolu. Un es došu vārdu šīs skolas absolventei, šī pasākuma vienai no organizatoriem, Agritai Seržantei Strangatei. Labdien! Pirmkārt jau gribu paldies pateikt visiem, kas esat sabraukuši, un paldies pašai skolai, kur šodien ir vairs netik skaista kā mūsu atmiņās, bet atmiņās viņa ir vienreizē viena no skaistākajām skolām Latvijā. Gribu pateikt paldies arī saviem klases audzinātājiem, viņi gan laikam ceram skatās no Mākoņu maliņas, Dauguvei, Šulcai, Vīksnam un manai mīļākajai skolotājai, Mednei Ainai. Tikai viņas pēc, laikam, es iemācījos ķīmiju un kaut ko saprotu no bioloģijas. Gribēju drusku pastāstīt, ka skolu mēs pirmsākumos atradām, ka ir pirmo reizi kā skolu pieminēt 1878. gadā. Pagājušā gadā mums radās tāda interese, ka vajadzētu uztaisīt skolas salidojumu šogad. Būs apaļš skaitlis, sākām meklēt datus, nekāds apaļais jau nesanāk. Bet, ja ideja ir, tad kāpēc viņu nerealizēt? Un tā mēs ar mūsu idejām, bet pateicoties Raimondai, pārvaldes vadītājai un Kaijai, kultūras darba organizatorei, šeit viss varēja notikt. Pie skolas, kā redzat, ir sakārtots laukumiņš, jo, ja nebūtu arī šī laukuma, arī mums nekas šodien nebūtu iznācis, ja tā godīgi. Nebūtu jau kur, negribētu nemaz redzēt neko. Tā kā es jau aizmirstu, ko es vēl gribēju teikt. Bet laikam prieks jūs visus redzēt un paldies, ka esat šodien šurp atnākuši. Paldies! Un atkal brīdis nāk. Tāds savādāks un klusāks. Pār dienām pārināk, pār gadiem pārināk. Ar baltu ūdens rozi un tumšu zaļu egli, ar sirmu skolas slieksni, sirds tev runāt sāk un saka, es esmu šajā vietā kādreiz bijis, kaut 100-kārt pārmainījies esmu es, kur sīkiem soļiem manas bērnu dienas steidz baltas ūdens rozes klasē nest. Šeit esmu ticējis, kantiņš uzkāp stikla kalnā, ka vējus sprīdītis spēj savaldīt, un visas brūces dzēš un sadziedētā rasa, kas dzimtās zemes brūklenājos krīt. Un es tagad došu vārdu Ipiķu pagastes pārvaldes vadītājai Raimondai nosaukt bijušos skolotājus, darbiniekus un viņus apsveikt. Ar siltiem, saulēniem un vasarīgiem sveicieniem gribu sveikt un pateikt paldies visiem pasākumu dalībniekiem, kuri šodien ieradušies uz Ipiķu skolas pirmo salidojumu. Labdien, cienījamie bijušās skolas direktori, skolotāji, tehniskie darbinieki un skolēni, arī pārējie ciemiņi, kuri atrada laiku, lai pakavētos kopējās atmiņās, atcerētos interesantākos un spožākos brīžus, kas saistīti ar šo skolu. Mīļā skola, tu esi kā zinību bāka, kam pieder bērnu asaras un smaidi, pie tevis bērnība kā sapņi sanāk, bet no tevis jaunība kā dzīve aiziet. No tevis cilvēku plašajā pasaulē spēr pirmos patstāvīgos soļus. Skola gribētu līdzināt kokam, kuram putnu vietā bērnu balsis zvana, koks, kurš grib ilgoties un prot gaidīt. Gaidīt 1. septembri, kad skolas gaitiņi piepildījās bērnu balsīm, gaidīt pēdējo zvanu, kurš skolas sirdī ienes prieku un raizes, gaidīt jūsu satikšanos šodien.
Tāpēc gribu vēlēt patīkamu, interesantu, neaizmirstamu, sirds siltumu pilnu šodienas tikšanos. Es pateicos tev, skolotāji, mans sirmais, par sirdi liesmaino, ko tu mums devi. Tu lielās dzīves ceļā biji pirmais, kas atrast mācēja mums pašiem sevi. Šodien gribam pateikt paldies skolotājiem, direktoriem un tehniskiem darbiniekiem, kas mūs pagodinājuši ar savu klātbūtni. Direktore Rita Gūtmane Andersone. Skolotāja Ruta Jakubika. Zintra Ārgale Lukjanova. Helga Dombura Laiviņa. Astrīda Āboltiņa Reiziņa. Rita Gūtmane, piedošana, lasot, Ligita Leska Puikāni. Brigita Jurka Krūmiņa. Paldies, ka jūs tā saorganizējāt. Zigrīda Mužniece Riekstiņa. Skolotājs Laimonis Brambats. Te latvisko tikumu svētību ik skolotājs kopis un devis, lai gudrībai līdzi godaprāts ļauj saskaņā dzīvot ar sevi. Skolotāji vienmēr slāps vālocei kādai, pēc mīlas, pēc padoma tava, un vienmēr vēl vālocei kādai reiz trūks spēka dzēriena sava. Tavējā krūzē nāks smelties, kaut lāsīti spēka un spīta. Mīļie skolotāji, lai jums veselība un dzīves prieks, un lai pēc gadiem mēs vēlreiz spētu šeit satikties. Un mēs atvainojamies, mēs aizmirsām vēl vienu skolotāju, Ainu Ārgali. Un tagad
Es došu vārdu bijušajiem skolotājiem, absolventiem, vārds sakot, visiem, kas vēlas šodien kaut ko mīļu pateikt mums otram un sveikt. Es atklāju pašiem brīvprāt, kas pieteikties. Ai, Darīna, šito skaisto rozi. Nepazīst. Modris. Vai tu bija, kas mūs visi nevajadzētu? Jā, mēs tikai groziņu. Mēs visi klasē esam. Vai Dinis ar Milda viņa nemaz pats? Aiznesīs modus, kur vajag. Paldies, paldies. Vai es tev defiši visi kārtībā? Kur jums nolīdīgi? Es tagad nezinu, kur uz to otrs, kā man vienas apakaļ. Bet ierakstīts ievēramo latviešu cilvēku